Jūs pirmīt arī pieminējāt to, ka jāmaina valsts pārvaldes sistēma un valsts prezidents rosina mainīt valsts pārvaldes modeli. Ir šobrīd esošais valsts prezidents un būtiski palielinot premjeru pilnvaras, piemēram, ministrs varētu izraudzīties premjers pats. Jūsu skatījumā tas būtu tas virziens vai jūs par ko citu? Tas ir augstākais punkts. Es neesmu pārliecināts, vai premjera pilnvaras mainītu valstī situāciju tik būtiski, lai to sajustu katrs valsts iedzīvotājs. Katrs valsts iedzīvotājs sajūt šo situāciju aizejot uz savu mazo reģionu iestādi, vai tas būtu pagasts, vai ciemats, vai novadcentrs, vai pilsēta, kur viņš jūt šo birokrātiskā aparāta attieksmi pret sevi. Tā ir pārvaldes sistēmas tā atbildes reakcija. Bet šobrīd premjeras, ja viņš to vēlās, var tikt pietiekami veiksmīgi galā arī ar tām tiesībām, kāds viņam šodien ir. Es neuzskatu, ka premjera tiesības vai netiesības noteiktu valsts situāciju kopumā. Šobrīd ir kaut kas notiek vai nenotiek? Jā, mēs šodien strīdamies par tieslietu ministru, mēs debatējam par kultūras ministru, mēs esam norūpējušies par pašvaldības ministru. Kas liedz premjeram ar saviem ministriem tikt galā tā, kā viņš to uzskata par vajadzīgu? Es pasvītroju tā, kā to viņš uzskata par vajadzīgu. Viņš var formāli teikt... Viņš ņemka politiskās partijas. Bet, ja premjers šodien atstāja tieslietu ministra amatā kompetentu cilvēku, kurš sevi ir apliecinājis šajā laikā, ko var iebilst tam politiskās partijas? Tad politiskajām partijām ir jāliek konkrēti fakti, ka šis ministrs vai noziedzies, vai pārkāps likumu, vai darbojās neatbilstoši tautas interesēm. Bet partijas izliek savus personīgās intereses, ka lūk, šis ministrs kaut kādā veidā neatbilst šīs partijas interesēm. Un šeit, manuprāt, ir tā starpība, par ko mums jādomā runājot par valsts aparātu. Tad jūs, prāt, Bordāna kungam būtu jāturpina darbs tieslietu ministra amatā? Es neesmu kompetents visās niansēs, bet manuprāt, jā. Budžets ir pieņemts Latvijā nākamajam gadam. Kādu jūs redzat līdz ar to nākamo gadu šajā valstī? Izaugsmes gads? Jā, izaugsmes gads ir, jo no 3 Baltijas valstīm tomēr mūsu izaugsme ir drusciņi lielāka, un es domāju, ka Latvijas pozīcija ir pietiekami cienīga, runājot un domājot par to, ka viņi ir norūpējušies, ka kaimiņu valstīs nav pietiekama izaugsme. Manuprāt, tas bija tāds labs, man bijušā kolēģi Merija cienīgs āķis, vai ne, rūpēties par pārējiem un tādā veidā kaut kā savus rūpes mazliet viņi nolikt malā. Bet izaugsmes gads būs noteikti. Man liekas, ka nav cita varianta, ņemot vērā arī to, kas notiek, jo tikai aklais var neredzēt, braucot pa Latviju, ka tomēr aktivitātes ir kļuvušas lielākas. Gan celtniecības jomā, gan zemkopības jomā, gan arī pašā cilvēka attieksmē. Pats budžeta pieņemšana tapa garās diskusijās, arī tādā ļoti saspringtā vidē, karstās diskusijās ar vairākiem ultimātiem. Kā jūs vērtējat šo darba stilu? Jūsuprāt, tas produktīvs un atbilstošs? Nepārspīlēsim. Šis darba stils nav mainījies attiecībā pret budžetu. Atkal šie precedenti visā pārējās pasaules valstīs. Budžets ir tomēr tas brīdis, ka katrs politiķis grib sev parādīt savu varēšanu, un budžets ir tas brīdis, kad mēs domājam, kā sasiet visus mezglu punktus tā, lai šie mezgli kļūtu arvien mazāk. Un, protams, katra politiskā partija mēģināja savu demonstrēt, bet kopumā budžets ir tāds, kāds viņš ir, un viņam ir jākļūst daudz vairāk orientētam uz katra cilvēka izjūtām par šo budžetu. Katra cilvēka izjūtām, lai mani nodokļi kļūtu mazāki, lai mana peļņa kļūtu lielāka, tas diez vai dzīvē realizēsies, bet censties uz to vajag. Jā, cenšas arī Saskaņas centrs, kurš man cenšas audzēt muskuļus tādām lielām ambīcijām, pēc iespējas tuvākajā laikā jau būtu kļūt par koalīcijas un valdības partiju. Tas būtu reāls pretendents tuvākajā laikā uz darbu valdībā, jūsuprāt? Atkal mēs atgriežamies pie tautas. Viss ir atkarīgs, kā tauta novēlēs, kā tauta balsos un kāds būs tautas vēlme. Un otrs moments, es nejūtu Saskaņas centra
izmaiņas tādā pozitīvā Latvijas virzienā. Viņi joprojām turās pie saviem stereotipiem, pie pagātnes, tiem principiem, pie daudziem sociālajiem jautājumiem, kurus mēs jau vairs nerisinām tādā veidā, kā viņi to iedomājās. Un ja saskaņas centrs spējas pārvarēt savus iekšējās ambīcijas un savu viltību arī attiecībās ar kaimiņu valstīm, tad kāpēc gan ne? Jo šie deputāti ir cienīgi pārstāvēt valsti, jo viņi ir ievēlēti no tautas. Spējas pārvarēt? Šaubos. Vēl viena aktualitāte šobrīd, kas izraisījusi arī diezgan plašas diskusijas, ir Egīla Levita uzrakstītā preambulas satversmē. Piemēram, bijusī prezidenta Vaira Vīķa-Freiberga izteikusies, ka bez satversmes preambulas mēs esam jau dzīvojuši līdz šim un principā varētu mierīgi darīt tā arī turpmāk, taču bažas raisa vairāki politiski strāvojumi, kādu Latvijā manīti pēdējo gadu laikā. Jūsu skatījumā vai satversmē ir nepieciešams vai vajadzētu šo priekšvārdu? 95 gadi, 100 gadi. Valsts ir gājusi uz priekšu. Valsts ir attīstījusies, veidojusies. Es neredzu preambulas. Man pirms šis vārds nepatīk, un man nākās cilvēkiem bieži vien skaidrot, ko tad īsti nozīmē šī preambula. Bet es neredzu preambulas konkrēto pienesumu, vai valsts attīstīsies labāk un spēcīgāk. Jūs ziniet, domājot par šo preambulu, es domāju līdzībās, ka mēs dzīvojam vienā skaistā lielā namā. Nu, tur ir problēmas kādreiz ar ūdeni, ar elektrību vai kaut ko citu. Un mēs veidojam šo namu arvien labāk. Bet pēkšņi kādam no saimniekiem ienāk ideja, uzbūvēsim šim namam tādu skaistu tornīti. Vienkārši vizuāli viņš mainīsies, kļūs glītāks, labāks, bet vai no tā iedzīvotājiem, šim iedzīvotājiem, iemītniekiem un šim namām pašam būs labāks. Es šo preambulu redzu kā teorētiķu un politiskās teorijas attīstītāji tādu ierosmi padarīt šo mūsu satversmi varbūt glītāku, elegantāku, bet es neredzu, kas no tā mainīsies. Un būdams reizēm māņķiķīgs, es domāju, ja mēs runājam par 95 un 100, un šī satversme to ir pamatojusi un veidojusi, nu, atstāsim šo satversmi, lai viņi turpina šo savu dzīvi un nemēģināsim viņu padarīt skaistāku ar dažām briljantu vai zelta rotām. Nu, nevajag mums viņas. Ir ļoti tāds jūtīgs un skaļš jautājums bijuši šīs uzturēšanās, termiņu uzturēšanās atļaujas, un valsts prezidents ir nodevis otraizēji caurlūkošanai Saeimā imigrācijas likuma grozījumus. Jūsu skatījumā, par ko šeit vairāk ir runa? Te ir runa par ekonomisko labumu, te ir runa par valsts drošību, ir jālimitē šīs atļaujas. Kā jūs redzat šo lietu? Jā, nu vispirms es atbalstu prezidenta lēmumu, un prezidents ir spēlējis principiāli un drosmīgi soli, atgriezams apakaļ, kaut arī daudz tam neticēja. Un politiskās partijas ir spiestas šo jautājumu izskatīt pēc būtības, un neizdosies vienai no partijām, Nacionālajai neatkarības partijai, padarīt to par tehnisku jautājumu. Prezidents neatgriež jautājumus otraizējai caurlūkošanai tehnisku iemeslu dēļ. Otrakārt, ja parlaments neizskatīs šo jautājumu pēc būtības, tad tā ir neformāla, neoficiāla parlamenta neusticības izteikšana savam prezidentam. Kas ir būtība, jūsuprāt? Būtība ir tā, ka vai neizdodot vai limitējot uzturēšanas atļaujas, mēs no valsts pozīcijām gūstam kādu labumu, jeb arī gūstam kādu sliktumu. Es redzu, pagaidām šo jaunās izmaiņas ieviešot, mēs esam ieguvuši tikai sliktumu. Ir samazinājusies Latvijas valsts reputācija, ir samazinājusies biznesmeņu ieinteresētība visā pasaulē par Latviju kā tādu. Un trešais moments, mēs ar šo akcentu rodam tādu iespēju mūsu kaimiņiem un visiem domāt, bet Latvija ir tik šaubīga valsts, ka viņi katru dienu var kaut ko pēkšņi laust un izmainīt, un ilgtermiņā faktiski daudz kas nepastāv. Es novēlu politiskām partijām izskatīt šo jautājumu pēc būtības, atbildēt uz prezidenta reakciju, kura ir
no valsts interešu pozīcijām, manuprāt, pareiza. Vai to spējas pareizi noraidīt parlaments, to mēs redzēsim pēc svētkiem. Vēl viens temats, kas izraisīs diskusijas, leģendārais šahists Garijs Kasparovs vērsies pie vairākām Saeimas frakcijām ar lūgumu viņam piešķirt Latvijas dubultu pilsonību. Jūsu skatījumā viņam būtu tādi jāpiešķir? Ziniet, mums ir svētki, un runāsim par mūsu svētkiem, bet par šahistiem es varu teikt tā. Viņš ir ģeniālākais šahists uz pasaules, kāds ir bijis pēdējos 100 gados. Krievija ir ģeniāla lielvalsts no šaha pozīcijām vērojot. Nu, atļausim Kasparovam spēlēt tādā valstī šahu, kur to šahu saprot varbūt vislabāk. Mums viena svētki vakarreiz muguras, svētku nedēļa, tagad 18. novembris, 95 gadi Latvijai, ja īsts novēlējums sarunas nobeigumā. Ziniet, man kaut kā nākot šorīt ienāca tāds pantiņš prātā, vai dzejols, es nezinu, no kurienes viņš man nāk, no kādiem vēstures apcirkņiem. Nenogrimt mazajos darbos, ikdienā nezaudēt zvaigznes. Nu, domāsim tā, ka mēs, ja neesam paši labākie, tad mēs varam būt paši labākie, un ja ar mums kaut kas nav izdevies vēl šodien, tad mēģināsim to izdarīt rītā. Lai mums visiem veicās. Paldies. Labdien, paldies. 90 sekundēs sarunājāmies ar bijušo valsts prezidentu Guntu Ulmani. Mēs turpinām ziņas un tūlīt par notikumiem ārvalstīs. Lai pātrinātu palīdzību taifūnā cietušajiem, Filipīnās izsludināts ārkārtas stāvoklis. Tūkstošiem stihijas skarto iedzīvotāji joprojām izmisīgi gaida palīdzību. Daudz vietu glābēji nespēja piekļūt stihijas skartajiem ļaudīm, jo vētras dēļ daudzi reģioni joprojām ir izolēti no ārpasaules, bloķēti ceļi un lidostas. ANO ģenerālsekretārs šodien sāks apjomīgu humanās palīdzības plānu izstrādi, lai pēc iespējas ātrāk palīdzētu katastrofā cietušajiem. Līdz šim oficiāli apstiprināta 1744 cilvēku nāve, taču prognozes liecina, ka kopējais stihijas upuru skaits varētu pārsniegt pat 10 000. Savienotās valstis uz Filipīnām jau ir nosūtījušas apjomīgu humāno palīdzību. Uz Filipīnām devušies arī glābēji no Dānijas, Francijas, Luksemburgas, Norvēģijas, Zviedrijas un Igaunijas. Šodien uz katastrofas skartajām vietām glābējs nosūtīs arī Kanāda un Krievija. Vērienīgas nekārtības Polijā, tās galvaspilsētā Varšavā, neatkarības dienas gājiena laikā izcēlušās sadursmes starp kreisiem ekstrēmistiem un nacionāļiem, kuri par godu Polijas atjaunošanas gadadienai bija sarīkojuši gājienu. Gājiena laikā no tā atdalījušies ap 100 cilvēku, kuri sākuši apmētāt kreiso ekstrēmistu apdzīvotu ēku. Sadursmi laikā aizdedzinātas arī vairākas automašīnas. Policija pret nemiercēlājiem likusi lietā gumijas lodes, tekus un asaru gāzi. Ievainoti 5 policisti, vairāki simti cilvēku arestēti, un šādi incidenti Polijā kļuvuši par neatņemamu 11. novembra gājienu sastāvdaļu. Pērn tā laikā aizturēja 176 personas.